vēl gribēju pateikt, ka tas ir baigi forši. Un, ko es gribēju pateikt, ir šodien cilvēki, kas īsti nezina, ar ko es nodarbojos, bet es zinu, ka viņš pats jau tā kā channelingo. Nu, viņš tāds tālāks, pazīstams. Un pārsvarā dzīvē tikai viņu es redzējis. Mēs tā kā runājam, bet es tā kā nestāstu, ko es daru, mēs tikai tā draugi. Un viņš tā kā, viņš saka, jā, viņš visu laiku informācijas saņem no augšas, viņš viņu liek savā radošā darbā iekšā. Un viņš tā saka, viņš tās kājām tā nāk, un es tā, priekš sevis tas ir tīrs channelings, bet es vēl nesaku, ka es ar to nodarbojos, es tā soli pa solim uz priekšu. Un viņš saka, bet tagad kaut kā pat tas kosmos tā kā mostās vaļā, un vairāk pat zāli nevajag, lai saņemtu informāciju. Bez nekādām palīgiem var saņemt informāciju. Es domāju, es nekad zāli neesmu lietojis, nezinu, kā tas ir. bet es tā no otras puses, es pilnībā piekrītu. Un tad es domāju, kas tad īsti notiek atmošanās? Zini, kas ir interesantākais ir, es kaut kā esmu pamanījis, tad, kad cilvēks dabūna informāciju vai kaut kādu, tā kā viņam šķiet informācija, tas pat nav viņš pats, bet tā kā varētu teikt ego, varētu teikt tā kā prāts, varētu teikt sarkanā enerģija, vienalga kā to varētu saukt. Viņš tā kā negrib dalīties, viņš tā kā grib, lai viņiem tā kā kaut ko dot pretīm par to, ka viņš dalās. Bet tas ego kaut kā viņš vēl nāks līdzi. Bet ko es gribēju teikt? Atgribā, kuram vairāk, kuram mazāk. Kad to, varētu teikt, gaišredzību, dziedniecību, channelingu, informācijas iegūšanu. Visu to cilvēks mierīgi var dabūt pats. Un to jau īstenībā vairāk un mazāk dara pats. Bet kas notiekās tad, kad enerģijas pastiprināsies, viņas jau visu laiku pastiprinās, un tad rādās tā zeltainā enerģija, kas vairāk un vairāk nāk uz zemi, ka viņi vienkārši cilvēku apziņu modina augšā, Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka cilvēks tā kā sevī vienkārši pats, kaut kas tīrās, kaut kas jāmeklē, kaut kas jāatrod, kaut kas dzen uz priekšu, un ir kaut kādas tēmas, kas pēkšņi sāk ļoti interesēt, un ir kaut kādas tēmas, kas vienkārši vairāk neinteresē, un kaut kas tā kā jundīja augšā, kaut kas, principā var teikt, lēnām apziņu mostās. Tas nenozīmē to, ka visi tagad sāks channelingot, sazināties tam līdzīgi, bet tas nozīmē to, ka daudzi tam tuvojās. Palikt radošākiem, interesantākiem, un pats galvenais ir mazāk un mazāk informācijas sāks meklēt vispārībā. Viņi vairāk informācijas sāks meklēt sevī un veidus, kā caur sevi informāciju dabūt. Un principā, varētu teikt, arī dalīties ar citiem, ar tiem jaunatklājumiem tam līdzīgi. Principā tā ir visa jaunā paudze, kas tagad nāk. Un tas liekas ļoti interesanti. Vēl, protams, pārmaiņas posms, pārmaiņas, bet vēl, protams, tie atmodas posmi ir tik galā ar savām bailēm, saprast, ko tev vajag, saprast, ko tev nevajag, galvas augša dūle, galvas augša virmo, pēkšņi tāds tā kā bildes atnāk, pēkšņi tāda izpratne atnāk, liekas, ka tu sarunājies ar sevi, bet visādi gudri informācija nāk, un tā tālāk. Principā te veidi ir ļoti daudz, informācija ir ļoti daudz, kā tas tieši notiek, bet es vairāk skatos katram individuāli, kas katram individuāli notiek, un no tā tad, viņam ir šitas process, tad pēc šitā procesa notiks tā un tā. Jāielai gāzi un jābrauc uz semināru uz Jelgavu un priekā.